Unava tuna, it's a tuna, a lot of tuna in the ocean in the Sri Lankan desert. Yeah, we're jamming about the tuna, you know what a tuna. Unava tuna. Labrīt un sveiciens no Unava tunas. Es jau liebuši pēdu savu brokastu. Brokastīs bija mango un banāni. Tā kā man te Šrilankā sauc par mango, tad es tikai ēdu mango. Es reāli jau īstenībā jau piedaros tam. Un man sauc par mango, jo tas viss sākās ar to, ka viņi nevarēja izrunāt manu vārdu. Un tad, kā es neatceros, tad vienkārši sākās tas prikols par mango, un tagad katru reizi es iepazīstinu ar sevi, ka man sauc mango. Neko darīt. Man patīk šis vārds. Es zinu, ka man draudzenei Martai arī ir tāds. Otrs vārds mango. Marta, sveicien tev no Unava tunas Šrilankā. Jā, Marta dzīvo. Tu tur dzīvo Jaunzēlandē, Austrijā, Austrālijā. Es jokoju. Kaut kur uz šīs planētas. Es dzeru kafiju, ko es esmu paņēmusi līdzi no Latvijas. Kafija nav Latvijas, bet viņa ir Itālijas, un viņa ir ļoti labi. Paldies, tēt! Paldies, tēt, par kafiju. Es zinu, ka tu skaties mans video. Tā kā iedzersim kafiju kopā, ok? Vakardien mēs ieradāmies Unava tunā. Jūs redzējāt iepriekšējo video, un mums izvērtās diezgan interesanti. Es biju nopakojusi mums villu, kur mums katrai ir sava istaba, jo mēs visu laiku dzīvojam hostelī. Un mēs domājam, varētu atpūsties beidzot nedēļu no visiem un dzīvot katru savā istabā ar savu gultu, ar savu vans istabu. Cena bija diezgan ok. Un es vēl pirms tam piezvanīju ar vienu savu vietējo draugu, Maiklu. Eva! Oh my God, it looks so good! Michael, say hi! Hi, I'm so black. Mēs piezinājām no viņa telefona uz to viesnīcu, kā villu. Un es liku pajautāt, vai tur tiešām ir atsevišķas istabas un atsevišķas gultas. Vai tiešām ir tā, kā mēs gribam. Un viņš piezvanīja, un viss bija ok. Un viņi teica, ka jā, viss ok, es nobukoju to vietu. Un viss, es par neko vairāk neuztraucos. Kāpēc es gribēju pārliecināties par to, vai tiešām tā ir, jo viņiem pārsvarā visur ir dubultās gultas un vienguļamās gultas vienā istabā parasti. Un viņi to neraksta citreiz pat tajā bookingā. Jā, mēs laiku caur bookingu meklējam vietas, kur palikt. Un mēs atbraucam vēl tajā pašā dienā, kad mēs pārvācāmies no hosteļu uz to villu. Es liku pazvanīt hosteļu darbiniekam, kas tur tā kā strādā, lai viņš pazvana un pasaka, ka mēs braucam, ka mēs esam nobukojuši šo vietu un bla bla bla. Atbraucam, viss ok, smuka vieta, nenormāla smuka vieta. Un viņi mums ierāda vienu istabu ar dubulto gultu un vienu guļamo gultu. Bezsakars. Mēs vienkārši mēs negribam gulēt vienā gultā un mēs negribam gulēt vienā istabā. Par ko mēs maksājam to naudu. Mēs vienkārši izdomājam, ok, pastaigāsim apkārt, atradīsim kaut kādu citu variantu, kur ir 3 atsevišķas gultas vismaz. Un tad mēs staigājām kādu stundu, mēs iegājām vienā sēra veikliņā, un tur bija meitene, kas runāja krieviski. Te ļoti daudz krievi ir. Man nav nekas pret krievu cilvēkiem, bet viņi ir tik tā, oh my god, tik smuki putni, dzelteni, pilnīgi dzelteni. Viņi mums pastāstīja par hosteli, Sunny Punny, un mēs viņu gājām meklēt. Mēs atradām, un mēs esam šajā hostelī, un viņš ir ļoti skaists, man patīk iekārtojums. Un to, cik viņš ir krāsains, un te mēs esam džungļos reāli. Un pludmale ir ļoti tuvu.
Un tad mēs te esam. Mēs te iekārtojāmies, un šis ir daudz lētāks variants. Mums katreiz savu gulta. Es guļu milzīgā gultā, vienkārši pie loga, beidzot, jo iepriekšējās 2 nedēļas mums hostelī nebija gaismas vienkārši. Mūsu hostelī nebija logu. Viņiem, ja nav restes, tad ir aiztaisīta cieta kā pavisam. Tas ir pirmais stāvs. Jā, un mēs aizgājām vakar vēl bišķiņu padziedājām atvērtajā mikrofonā. Tad no šodien Anmarija grib iet sērfot, bet es kaut kā nejūtos, ka es gribētu baigi sērfot šodien. Man prieks, ka Anmarija grib sērfot, un es arī gribu sērfot, bet es neesmu pārliecināta vēl. Es tikko pamodos, paēd brokastus un atceru kafiju. Nāc, Anmarija, pastāst kaut ko sērfot. Čau! Cikos piecēlies? 8:30. Šodien bija augsts. Šodien pirmā nakts, kad es nesasvīdu guļot. Mums ir beidzot gaisma un ventilātori istabā. Jā. Man patīk šis hostels. Man patīk labi gulti, es tā priecājos. Un spilvens arī labs. Awesome. Jā, viņi dosies sērfot. Es droši vien arī atbraukšu sērfot, nezinu. Brauksi ies uz galveno ielu? Jā, Ko jau darīs? arī brauksim. Šodien rītībā prognozi. Es laikam aizbraukšu. Vesels 4 zvaigznes. Jā. Mēs dodamies tālāk. Tad nu tā. Es dodos uz Monavatunas centru vien pati. Te bija viena meitene, kas teica, ka viņa brauks ar mani kopā, bet, viņa sapīpējās zāli, un tāpēc viņa palika vienkārši hostelī. Es atbraucu ar autobusu. Vienmēr ir jābūt ļoti pieklājīgam. Baigi netīrais. Vienmēr ir jābūt pieklājīgam, ja tu gribi braukt pa vietējo cenu. Vienkārši sasveicināties, pasmaidīt, paprasīt, kā iet. Viņi uzreiz izdos atlikumu. Es esmu klāt. Kur ir meitenes? Es eju meklēt viņas. Sūdzēsies mazākā porcija Šrilankā? Šī ir mazākā porcija Šrilankā, ko es esmu ēdusi. Nopietni. Šitā viņi pasniedza šķīvus maisiņā. Šī ir dāvana no manas aņēji. Ziemassvētkos. Es Rīgu vedīšu. Iepazīstināšu jūs visus. Stanleys. Stanley, tā kā to akcentu. Stanley. Stanley. Šeit sērfot ir dārgāk nekā Veligamāja. Tik daudz cilvēku, tik drausmīgi daudz. Tā nav daudz, jā. Ekskluzīvi. Ievai vispār bija ekskluzīvu brauciens šodien. Pastāst, kas tev tur notika? Nokrits pūra. Ak, Dievs. Cik tas ir eiro? 10-15 eiro. Bēns pārgriez. Tipīga dēli pa galvu. Jā, viņi dabūja pa galvu vēl. Man liekas, man vienkārši. Bet tur ir puns. Au! Tā mēs Unavatunā sērfojam, bet, te arī ir jauki. Katrā ziņā mums jārēķinās to, ka, ja mēs braucam augstāk, tagad tad visur būs dārgāk vis kaut kas. Mēs pieradām pie Village Life. Village'ā viss ir citādāk. Arī komunikācija ir savādāk. Šeit ir pilnīgi tā kā noslēgtāk īstenībā. Nemāku paskaidrot, bet, var just tādu atšķirību arī mazos gabalos. Hei, man izlādējās baterija un man ir pilna telefona atmiņa. Un mēs esam ietrāpījušās uz ļoti svētu gājienu, vai kas skaidās. Pilnēnes ietvaros. Viņi iet tagad uz templi.
Ļoti daudz cilvēki. Es biju pārsteigta par to, ko mēs redzam. Ļoti skaisti. Un tie sastrēgumi ir tikai tāpēc, ka visi iet uz templi. Yeah, you will go to the Peace Pagoda? Yeah? Ah, okay. You are waiting, yeah? And then you all go there. Yes. That's great. That's beautiful. Un tie ir pāvi, kas tam skan apkārt. Kur? Nē. Es redzu, jā. Redzu. Re, kur ir. Es redzu viņu. Tur ir pāvis. Viņš ir tur. Laikam jāiet dušā. Šitādi. heute bis zum Morgenlauf. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Vi är så sammangrås, så sammanhåll. Vi feiern, komm lass uns noch bis so bleiben. Nimm die Flossen hoch und die Tassen auf. Wir feiern heute bis zum Morgenlauf. Happy birthday.